ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battles. Mēs esam First klubā. First, vai mēs varam iedot troksni? Visu cieņu, visu cieņu. Pirms mēs sākam šo battle, akapela, interesants battles, izšķirošs battles. Viens no viņiem var tikt iekšā pusfinālā, vai arī netikt iekšā. Sakam lielu paldies Lucky Punch Energy Drink, Tuborgam un Laimzam. Iedodam troksni! Reperi pa labi, saki, kas tu esi? Ej, jau, TMSH pretinieku sēd bez sāls, tavs mammas mīļākais rododendrs aiziet. Reperi pa kreisi no manis, saki, kas tu esi? Ej, jau, WhatsApp, te Zalts, Rīga Daugavgrības cietoksnis, tā ir tās salas dzīve. Ko tu zini par to? Neko. Ar mani labāk nejoko. Let's go! Iedodam troksni! Pēc izlozes sāk šo battle Zalts. Tāpēc Zalts skatuve ir tava, aiziet. Ok. Ej jau, te Zalts pret MSH, kas pretinieku sēd bez sāls, kamēr es ar MSG nāku ar SMG, tevi nesargātu. Pat veste kā westernā nav pusdienlaiks, bet šita saka pella sūds kā trīkors mīlu, un tu man esi desertā. Ēst bez sāls. Ar mani tev tas nesanāks. Kā arī tādā veidā tu tās kalorijas nesavāks. Tā jau esi vārgs repa parodijas eksponāts. Bļā, man atkal pretiniekos gadījies ir restorāns. Tikai šoreiz veģetārais, kur ēd bez sāls. Pēc tam šitas damās gaida mēdra Zalts. Nekas cēls, šim piestāv vairāk lēts metāls. Nepietiek spēka, lai zem rododendriem izara vētu ne zāls. Ārčīs ēda burgerus, Mērkūrs ēda zemi. Tev būs tikai sāls. Lai visu atlikušo sezonu tev tikai slāpst. Un neko citu nejūti kā tikai sāpes. Sauc pēc ārsta un pasaki, ka esmu nu pat tikai sācis. Zalts ir sāls. Tavās brūcēs un pušumos. Ko tu domā? Man netīras rokas, jo es siltumnīcā rušinos. Es tev apliešu ar ko tādu, ko tu nedabūsi ar dušu nost. Kaunu. Kaut tu jau pa gabalu pēc rukšavot. Bet pēdējā nav pirmā reize cūku bērēs. Tas nav nekas īpašs nogalināt tad, kad trūkst ēdiens. Te tikai karst bāri, it kā mēs būtu smēdē, esi uzmanīgs ar battle rap. Tas sūds smērē. Un te tam laba augsne. Pat bez agroplēves. Es maucu visam cauri 4x4 kā Landrovers. Ej ar mani ragos, tikai smadzenis sev atrofējas. Gribi būt top suns. Sanāk tikai kvadrobers. Muti vaļā, kuce. Tev vajag vairāk to vitamīnu D. Pohujar vai bez sāls, ja tu dinamīti ēd. Un negribu aizbraukt par tālu ar to invalīdu tēmu, bet šitas dārzens varētu ēdiena piramīdu reklamēt. MSH, jeb pareizāk MISH, jo tu tak neesi precējies. Tā arī izstās. Tas tavs apģērbs, stāja, seja, viss tāds vienmuļš, you know? Kurš ko tādu gribētu vispār? Kurš ko tādu gribētu vispār? Šito lielo teļpakausi, mīkstāku kā svaigi ceptu beļģu rausi. Fujak, cauri šitam sūdam nav to ceļu daudz. Pēc raunda tu jau rāmi gulēsi zem neļķu kaudzes. Piemini multenes, šis vairāk kā porno būs. Nevarēs sūdzēties, ka kortizola hormoni trūkst. Es parādīšu visiem to, ka tie tavi kombo ir sūds, lai pūles velk to it kā trombonu pūst.
tu uzbrūc citiem par banālu tekstu, kamēr pats izklausies, ka rakstītu tikai tad, kad hlamājies, sarīmēs sasniedzis un pasniedzis un domā, nav dzirdēts labāks reps. Bļa, tavas krūtākās rindas skan kā 372 kanāls, bļa. Tu izklausies labāk, kad izves random skaņas, jo tev nav karsti flovi, kā vanna vai baņa, vai crazy schēmas, bet ceri grantu te saņemt. Puis, tavas smadzenes vēl tam pa zaļu. Bļa, zaļākas par Tuborgu. Tu saki ēd bez sāls, bet te nav nekāds food court. Šī sacensība vairāk atgādina dūru sportu. Tik nav jēga mest to dvielu, kā dodoties uz sūdīgu kūrortu. Bļa, pissies ar mani un paliek caurāks par duršlāku. Es saku, man patīk drill, šis domā par urpšānu. Pretī nav redzēts kāds ar prātu tukšāku. Tu vispār zini, ka MSH rada pigmentu, kas padara ādu tumšāku? Visus šos gadus tu sauc sevi par tumšādaino beatbox? Bļa, tu tumšs vai vairāk īsts lohs? Lai gan tagad jau tu esi prosta MSH, tad sanāk vienkārši tur tumšādainais, vai nav? Bļā, jau domājot par tevi mani pārņem sveškauns, bet nešaubos, ka vakaros tu sevi par to nešaust. Pa visām varītēm kļūt pazīstams šitas džeks augst, kamēr es plūstu pelēki, bet paliekoši, kā no meža augs. Un vēl viena lieta. Latvijā nav taifūna. Es darīšu visu, lai tev šis nedod vairs kaifu un nāku kā orkāns. Tu šim esi par maigu un vieglu kā brīzda, vai mēģini man aizpūst. Tu tik uz brīdi kā brāzme, es nāku pāri, tev gaiss trūks. Baissūds, Bruno, pārī nevajadzēja laist mūs. Vairāk pa lohiem man besī tie, kas par tādiem taismūs. Tev pašam neliekas baigs stulbi, kad 5. reizi pantā pūlim to hype lūdz. Tā kā tāds ronis sauc, lai tev taist troksni, sist plaukstus un laist rokas pa gaisu, un man ir aizdomas, ka tev to vajag, jo nevari dabūt prosti skaitot. Nepis man prātu, vārdu uz mani kepa un es nāku un rādu geto, tas sprākst un ārt betonu frāzes, kas trāp hedā, pat ātri ārsts neglāb. Par tevi dabonu vairāk reakciju, tas stāstot savu TED Talk. Pāns. Iedodam troksni zelts. Super, MSH ir jāatbild. MSH iztevis ir vārds. Uzreiz maucam. 1, 2. Es domāju, vai šo betlu ierasties ar ieroču bāriem. Bet tad saprāt, tie būs letāli un zbērs iedos šādiem. Pēc tam pieklājības pēc radiniekiem piedoši ar vārdiem un uz kapakmeņa augsts rododendri pat ziedoši tādiem. Bet paga, nē, tad te būs degpunkta, ātrie, gobzemes un citi ministri. Tāpēc saprat, ka ieroču bāri man jāizmanto visi liriski. Tā, es notēmēju tev lirisko stobru, un tu saka, zelts, tu esi slikts čuvaks, mudaks, bļudaks, proti, kofeīna, grudaks, karočūbaks. Man cilvēki teica, what the fuck, MSH, tevi tik deadly bāri, kur tu viņus tādus rāvi? Nu tā, es stāvu kapsētā pie kapiem, pieminot Tāčiju Merkūru nāvi. Stāvu, pagriežos, skatos, zeltsam līdzīgs, vēl tās acu zīlītes, pieeja klāt, čista viņš vēl smaida tāds mīlīgs. Domāju, es tev izrakstu 3. kapu. Pats rot sev bedri. Es tikai atnesu lāpstu. Sprīdīts. Nu, man liekas, ka bāliņš sprīdīts ir savā veidā man līdzīgs. Nu kā, izskatās balts, pēkšņi stēnā izlavās stalts, un kur runā kāds ar maģisku stabulu, līdz man izdabās zalkts. Nu, pasakiet, ka viņš neizstās pēc veca rāpuļa, kurš tulīt nometīs ādu. Tavi panči nav gana dzēlīgi. Jūs domājat, viņš te nonesīs kādu? Kamēr es slepu uz favorītiem, kā odze līdz nāku dzelt faktus līdz nervu sabrukumam ikvienam novedīs prātu. Jo nebaidos savus vārdus nespatālu. Mani dominants nemaz neskar tādu. Ceļu sezonas līmeni tā kā estakāda, bet tavu pierafuja tā kā esplanāda. Estakāda. Estakāda 10 soļus vienmēr priekšā tev būtu un dziļi sirdī iekšā sev jūtu. Un no šīs uzvaras tiešām prieku vēl gūtu, ja nebūtu jāklausās kā vietām dzen sūdu. Es teikt iemetīšu pāris rīmes zelta stilā, ja? MSH, tev runa ļoti monotona, laikam izkrita tev chromosoma. Tavi bāri tik slīpi iztiksim bez chloroforma, bet es tik fresh kā pēc ūdens polo sporta. Nu, pasaki, ka tu tā neskan. Vai tu sarīmē retus vārdus vai bliez daudzvārdenes? Nu, ok, malacis, bet skatoties tavu betlu vēsturi, daudzvārdenes equals daudz papisieni. Tāpēc tu tos raksti lieki, jo tu panči īsti netrāpa, jūtami mazi atsitieni. Plus lietaujot tekstā to sapisti viegli. Varbūt tieši tāpēc tev preču zīme kā apdirsiens. Nezinu, padomā. No tām daudzvārdenēm ne silts, ne augsts, ne dils, ne plauks, ne mitrs, ne savs, tā kā nedirst te daudz, kad saka, ka tu esi līderis, špīlers. Tu šajā projektā, ko būvē Brunais, ir vienkārši dībelis.
Jo kuro gadu nāk viņš daudzvārdenis te burtot, bet tev pa visiem šiem gadiem vajadzētu repa papas smurfot. Bet opāls. Tirkijs nākas virzīt sev uz čempionu titulu, viņš neugrimst kā dzintars. Goča. Jā, Zalcam dažreiz sanāk retas pērles, rotas lietas un nav sitienu pretiniekam zem jostas vietas. Kā es izdarīju par ģimeni betlā par Tāčiju Merkūru. Un man bija laiks apskaidroties un sapratu, ka laikam nepieciešams atvainoties, jo manas debijas dzītes sapratu, ka mans morālais kompas man nebija līdz. Tas nebija briljanti veikt tādus neatļautus sitienus kā Rubīns. Grūzīgs, sulīgs punchlines bija svarīgāks par pašcieņu. Bet tu jau, Zalts, tu jau jautri jaudā, cik tev saujā, kaujies kaulā, kaut iebrauc kaunā, sauc saukļus, kaut iemauc sausā. Bet to, kas tev reāli trūkst, es tev pastāstīšu 2. raundā. Pants. Super! First, vai jūs esat gatavi pēdējiem raundam šodien? Esat, es arī esmu. Tieši tik ilgi gaidīju viņu. Zalts, aiz tevis ir vārds jānobeidz, aiziet. Ej, jau. Ej, jau tu neveiksmīgais aborts ar to neizteiksmīgo pazoru. Vari mierīgi pist mājās, man fiškas neizbeigsies kā tazo. Tu esot kārtīgs repers, kārtīgs latvietis, kas izkops šo arodu. Nu tad pastīsimies, kā tev šitas izdodas varoni. Vinēja Merkūru, kurš aizmirs pustekstu. Reāli krutaveids. Tad sakāve Ārčī, kuram Alzheimers jau sāk atņemt tās runas spējas. Pusbētlu vecais cīnās pats ar sevi. Beigās tu esi uzvarējis. Bet pofik, kurš pacēla. Varam iziet pa raundiem. Pastīties, par ko tad īsti visiem tāds raudiens. Un es neesmu no tiem, kas izlieks pa draugiem. Es pateikšu straight up, ka tavs flows ir kā pilna izlietne ar traukiem. Tu centies būt hard, bet esi tālu no ieceres. Šis domā, ka ir unikāls. Ķip battle rapa vienredzes. Pieteikumā saka, nāks te bomžus mācīt. Bļa, no pieredzes! Pēc batla taisot aploksni vaļā uzreiz atstiņas iedegas. Vēl ielicis pieteikuma komentārā savu tekstu. Bet nepareizu. Un ar kļūdām. Kā gramatikas, tā interpunkcijas. Nemaz nerunājot par stilu. Tu pļūdknābi. Bet uz ātro nepateiks, ka kaut kur vārds pa daudz, citur iztrūkst, pāris pieturzīmes nav. Nevaru pieļaut, ka tu kā zebiekst izsprūc. Gan jau domāju, kuru vispār pistas sūdz. Man likās, tieši tev šitas viss rūp. Skatos tavu un Merkūra betlu un nevaru saprast, kurš no jums šļupst vairāk. Sākumā man vispār likās pa steidžu 2 sušķi staigā. Pieklājīgais MSH izrādās ir rupšvaigā. Merkūrs joprojām to taksi gaidot šņukst laikam. Tu esi vēja grābslis, kura spējas vājas. Tajā betlā kaut ko randomā par Bruno Tēju stāsti. Protams, vēl katrā pantā jāpiemina, katrā pantā jānosauc par geju kāds ir, bet visi tavi šāvieni kā priekšlaicīga ejakulācija. Un tieši tāpēc no kličkām tev vislabāk piestāv Pimpaus. Patriots Mārtiņš brauc pelnīt uz Lietuvu pie Mindaugas. Un es nedomāju, kādam tur instalēt Windows. Tavs beatbox jau ir starptautiska pazemojuma simbols. Kamēr es slims ar repu, tu te redzi tik simptomus. Rīmē no laika, kad trubām visi pirka ringtons. Man tās svara bumbas, tavas vieglas kā pingpongs. Krūtākais sūds kā Arčijs stulps, kā Flintstones. Buga, buga. Ai jūs rēcat pa šito? Iedrošināt viņu. Es pa tādu huiņu drīzāk iedošu par ribām. Tad iekraušu pa ķīm un vienkārši uz riņķi līdz iznīdēšu tavu biedrošanās dziņu. Ja ir izdevīgi, arī pa lētiņiem tu smējies. Uz celiņa grib mācīt tāds, kas pats uz treniņiem neiet. Interesanti, ka visus sauc pa pediņiem un gejiem. Vai tik tā nav projekcija, ko atstiept mēģini uz tejieni? Es nenāku propiem, man tos iedod pēc batla. Es nenāku propiem, man tos iedod pēc batla. Tu gribi pasniegt dziļu domu, bet tavs viedoklis sekls. Un tas, ko tu te stāsti, lielākoties ir whack. Huj zin, ko vispār domāju piedaloties te. Varbūt ar to beatbox es izpūtis bišķi pa daudz smadzenes laukā. Vai arī tas mazjaudīgais procesors ir sādedzis kaut kā.
Amoš, kāds apmainījis tavas tabletes plauktā, jo ar tavu seju bļaus skatuves mauktā ir pašnāvība nekā asprātīga. Tavu beatbox bez kika varu atspārdīt, atstāt dzīvu vienu no tavējiem, lai ir kāds, kas var pastāstīt. Mārtiņš izaicināja likteni un tagad jūs visi maksāsiet. Atstiepciet kādus. Es pat neesmu sasniedzis tonus. Bišķi baltais un es slīd, bet nejauc mani ar novus. Uz jebkura celiņa nosit tev ar satiksmes konus, ja neievērot distanci. Te nav nekāda dzīvojamā zona. Tu zināji, ka nāk pret mani, tas ir neprāts. Drošāk būtu šodien doties pastaigā pa Tehrānu. Protams, pavisam safe būtu šo visu vērot caur ekrānu, jo tu skaiti tik sūdīgi, kā atvarot mūties, jau sajūtu metānu. Es teicu, ka es jau sajūtu metānu. Tu rīmē tik sūdīgi, kā atvarot muti, es jau sajūtu metānu. Bet varbūt es kaut ko vienkārši nesapratu. Bet tavos pantos es dzēju tiešām nesaskatu. Dažas lietas liekas naiz, bet mūsu domas biežāk nesaskan mēs ārā. Bet daru arī iekšā tevi nesastaptu. Plus, tu plūsti kā pundurpūslis un sūdz kā dundurs dūts apkārt, ka pirmais numurs būs, bet nes sūdu. Klāt es spieķos sprunguli grūst. Šajā dīķī tu esi tikai kurkulis stulbs, kas noies pa burbuli, tūlīt murmuli, mūds, durvis ir. Tu tak Merkūram jau mācīji, kura. Nu tad lūdzu! Aiziet! Ierodam troksni, šodienas pēdējais pants no MSH. Ierodam troksni, First. Aiziet, MSH. Aiz tevis ir vārds. Mārtiņš Zalcmanis Lācis. Pants. Lāci nāci vāji stīviliet, vāji prāti lēni līdztiek. Stāvi rāmi vārda brāli, jo ātri bāri pāriskrien. Šādi tādi nāk un iet sāki blāvi vārdi liek, tāpēc MSH šodien favorītam atkal pāriet. Tāpat kā Arčiem piedāvājumā galdā nāvi liek. Vispār šaudauts Arčiem uga buga, dat arī norietējis kroplis tāda pati suga. Redz, es arī māku tādas pašas vārdu spēles kā tu, tikai labāk, bet to nepietiks uzvarēt, tāpēc es to pastāstīšu, Žalts, ko tev vajag. Numur 1. Smagāki, personiskāki panči. Zalts teica, es LV repa Markus Riva. Nākšu līdz pacelšu, troksni rīt sacelšu, ja man būs jāklausās tā huņas, pats tev drīz apēmšu. Jo kuro gadu titulu viņš te savāk dodas, bet man jautājums labāks rodas. Zalts, kā grasies uzvarēt, ja vēsture vienmēr atkārtojas? Pat Riva šogad beidzot padavās un saprata, ka uzvara viņam ir tikai neironu vīzija. Bet tu negrasies mācīties no kļūdām. Domā, Big Bang te uztaisīsi, bet tikai smīdina. Šī nav ķīmija, brīdina. Pacelt kausu, bet jau kuro gadu ar solījumiem spīdzina. Man ir vēl smagāki panči par tev, Zalts, bet es to šeit visiem nevēršu. Es tās atvara ēnā. Bet ja es tos teiktu, tad nāktu kā nāve. Un tu kā martā uz ledus gabala aizpeldētu no scēnas prom un paliktu nāves ēnā. Numur 2. Atjautīgas rīmes. Viss nopaļīja, atjautīgas rīmes. Tā, kad pūlīs brīdi apstulbs, pat atsaucīgas tīnes. Zini, ir specifisks termins tam, kad katru gadu atgriezies un mal to pašu jēlo tekstu. Jā, saucas reģenerēts, deģenerāts. Tu domā, ka ahuiena, bliez un īpaši rīmes glabā savas, pat dažreiz no pūļu ovācijas gadās labas, bet tev šodien uzredzes vispār sanāk uzvarēt mazas, tāpēc, ka tu spēlējies ar vārdiem, bet es spēlēju vārdu spēles uz nāvi, es spēlēju karātavas. Saprat? Numur 3. Pavilkt publiku. Paceļ rokas tie, kas pagaidām piekrīt tam, ko esmu šodien teicis. Paceliet droši rokas gaisā tam tie, kas piekrīt. Tad pacel rokas gaisā un lejā nelaitās, ja Zalts pa visiem šajiem gadiem vispār nemainās. Vēl veiksmi tev, bet esi nelaikā, jo triec visus nost kā zibens negaisā. Šodien pēc papišiem es šeit nenācis. Nu, es gribēju teikt, man bija jau bārs pa 3. vietu, bet tagad jau nav laikam. Es šeit nenācis, varbūt tev jādod bronzas medālis, nezinu, Battle Rap mašīna strādā tikai bremzes pedālis. Bet
Es šeit atnācis mest aperkatus, mest tev, bļēt, taisnos. Mums šodien atkal būs otrais reperis, kurš dēļ manis retairos. Numur 4. Līdzīgi iepriekšējam šovs. Tu tagad esi LTV projekta vadītājs. Strādā TV un nevar uztaisīt šovu. Nu, come on. LTV. Labi, to varbūt lieto tagad vēl. Kroče, kur te ir MSH, Merkūrs, Sāčīs. Es varbūt demonstrēšu labāk. Man ir propelīdz. Man pofik, tas ir mans stils. Kur te Āčīs, Merkūrs, Zalts. Nu tā MSH grupā ar viņiem žonglē. Prosta ņirgājs atklāt stāvot frontē savu ceļu pretī kronim plombē. Jā, nogrib. Nē, man šīs bumbiņas jau kā uzara kabatā. Bet nē, paga. Varbūt man īstenībā tev neuzarēt. Zaudēt un tev varbūt Āčīs tiktu tālāk un... Nē, es izdomāju atlikt. Man šī iznīcināšana sāk patikt. Es gribu, lai draugi saka man cepuri nost MSH un met pūlija grupa etapā man hat-trick. Pants. Iedodam trostu šim batlam, first. Oi, paldies jums, kas tik šodien nenotika. Ejam pie žūrijas, vai ne? Laižam mājās cilvēks. Ok, pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam troksni. Visu cieņu kungiem par izturību. Kaut ko izdomāsim. 100%. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam troksni, tas ir Serpentīns. Ejo. Tātad, jā, sākot ar Zaltu, tu iegāji iekšā ar SMG rīmju schēmu, kas izklausījās nice. Liriski inteliģenti panči, kā vienmēr. Tu vēl uztaisīji to viņa firminieku, ķipēt bez sāls, ka Zalts ir sāls tomēr, kas bija nice. Tu nozemēji un pacēli pareizās vietās, lai būtu interesanti klausīties, lai nebūtu vienveidīgi visu cauri. So, tas ir labi. Sarīmē sasniedz. Krač, kad viņš rīmē izklausās kā 372, tas bija labs pančs. Var just, ka tu jūties brīvāks. It kā pirmajā raundā bija ķipa maziņš čoks, bet tu atnāc apakaļ ar interesantiem leņķiem. Un man patika, kā tu beigās pirmajā raundā iegāji, iesvičoji flowu, iegāji hard, iegāji sūdā, faktus un pančus vienkārši stakoji, kas bija reāli vajadzīgs, lai tev tas rauns būtu paliekoši atmiņā. Un tu arī kolotoji MSH, ka viņš prasa troksni, kas ir kinda true. So, patika, ka tu biji personīgs. MSH savukārt jūtas brīvs, bet šoreiz tavi panči tik ļoti nelandoja. Es nezinu, kāpēc. Bet viņi tur bija, tu ļoti labi spēlējies ar vārdiem, tu ej iekšā vienkārši rīmju schēmās un tu tiešām esi ļoti prasmīgs tajā, bet tie panči vienkārši nelandojas. Nezinu, vai viņi nebija pietiekoši precīzi, bet tev bija arī labas vietas. Tu imitēji Zaltu, kas bija diezgan ok, dzirdu vairāk tehniskos elementus. Es vienkārši lasu paralēli, jo man bija baigi daudz sarakstīts. Vienīgais, man nepatīk, ka tu skaidrojies beigās par to otro etapu ar Merkūru un visu pārējo. Kas bijis. Jums ir battles, ķipa, nevajag vienkārši to darīt. Pirmais rauns aizgājis Zaltsam. Un tad otrajā raundā Zalts iegāja akal pārliecinoši viss pārējais, gāja cauri raundiem, kas bija personīgi, kas bija pa tēmai, viss pārējais. Bija arī rēcīgs, tu biji reāli liki pasmieties visu pārējo, iztirzāja viņa pančus, tu tā kā paņēmi viņa to skillsetu, uzliki uz galda, izķidāji un paralēli tev bija panči. Tu arī spēlējies ar tiem vārdiem, un tu pat otrajā raundā arī to, ko viņš darīja pirmajā raundā, imitēji viņu. Var sakot, jūs abi viens otru imitējāt kādā raundā, un abi to izdarījāt, ok? So, tas bija ļoti trāpīgi. Rīmju schēmas turpinājās, kontekstuāli bija interesanti, un tu taisīji apļus vienkārši pa viņu, un tu sāki atkal iet beast modā, tu sāki stakot pančus, taisīt enerģiju, visu pārējo, ko es vienkārši sajūtu, ka tev uzrāja balci, pat tu gribi uzvarēt un visu pārējo. MSH, es vienkārši šoreiz nejūtu no tevis, ka tu atnāc un gribi reāli šito uzvarēt, jo Zalts atnāc, viņš bija gatavs darīt jebko. Mans punkts aiziet Zaltsam šoreiz. 1-0 Zalts, nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam troksni brīvrunu projekts, Abrā!
Pamēģināsim ātri pēc pāris kritērijiem. Battle rapa attieksme šodien, bišķi pie delivery sākumā būsim. Battle rapa attieksme šodien, man liekas, labāk bija Zalcam. Īpaši uzsvars par to, kā tu atvēries katra raunda beigās. Ja tu droši vien to visu raundu darītu, gan jau tas arī tā, nenolendot, tāpēc smuki, ka tu to iepeisoji, ielikt to enerģiju, nobeidz tā raundu rīktīgi, superīgi, tāda battle rapa enerģija. MSH kaut kā, es zinu, ka ir vēls, ir grūti un vispārējais, bet jums ir vienādi tā kā spēles laukums. Un tu likies tāds, tev bišķi pietrūka kaut kāds asums, tu biji vis kaut kur apkārt. Mazliet battle rap deliveryā jau pietrūka mazliet. Tad par leņķiem runājot, man liekas, ka kopumā tev bija forši domāt leņķi, bet man liekas, šur tur panči nenolendoja tik daudz. Tu daudz atsaucies uz to, kā tu uzvarēji iepriekšējos battles, ko Sērpis teica arī, mēs esam šajā battlā. Panči netrāp jūtam atstiet, bija arī daudz tiešām mid panči bija. Bija arī stiprāki panči, bet man liekas, ka Zalts bija bišķi precīzāks ar saviem pančiem par tevi. Viņš paņēma to apēt bez sāls schēmu un forši, ka reperi taisa un ņēma schēmas un iet schēmām cauri. Tu izgāji schēmai visu par sāli, tā kā tev arī bija kaut kādi momenti, tur Land Rovers, Quad Rovers, vēl kaut kas cipat, varētu būt par viņu, varētu nebūt par viņu, bet, kad tu mēģināji taisīt un būvēt tās schēmas, dažreiz, man liekas, tev arī atskaņas pietrūk tur duršlāgu ar urpšānu, baigi stiepta atskaņa, man liekas, bišķīt, bet tad, kad tu pabeidzi, raundu, kā tu tur taisīji atskaņas schēmas, nereāli, bija rīktīgi krūti. Un otrais, man pieteikumā Bomžs mācīt no pieredzes, atnāc, man patika, ka tu biji kā skolotājs. Tev ir kļūdas tur, tavā tajā tekstā, un nemaz nerunāsim par stilu. Tad gribi pasniegt dziļu domu, viedoklis, sekls. Bija īstenībā diezgan labi, tu bišķi tā kā paredzēji, viņš otrajā raundā mēģināja kaut kā dziļi tevi ierakties vai kā, bet īsti nebija pamati. Man liekas, tam, ko viņš steitoja. Es nenoticēju tam līdz galam. Tad tu teici, piemēram, reģenerēt, deģenerāts. Man liekas, šito atskaņu schēmu izmantoja Amanito jau. Es ģenerēju, lai gāž šo deģenerātu. Man patika par vārdu spēles, spēlēju uz nāvi, spēlēju karātavas. Tev man ļoti patika, tur drošāk būtu pastaigāt pa Tehrānu. Tev beatbox bez kika varu atspārdīt. Kopumā, man liekas, vairāk schēmas, vairāk precīzāk panči par pretinieku un kaut ko raksturo pretinieka lietas bija kopumā Zalts. Tā kā šoreiz troksnis Battlam un punkts Zaltsam. 2-0, paliek interesanti. Nākamais, kas varbūt tās izlems šo battle iedodam troksni, tas ir Ivī. Uzveicam troksni! Ok, tātad piekritīšu arī kolēģi teiktajiem par precizitāti, kā lendoja panči. MSH, diemžēl, šoreiz es nespamanīju tik ļoti savilktas kopā, interconnected tādas schēmas, tik, ka līdz galam tas setups bija tāds, ka tev atnāktu reizēm tas payoff punchline moments un būtu tāds, tā kā, vai ne? Tur bija vairāk pat tādi disconnected one-lineri mazliet beigās, un bija mazliet smieklīgi, ka tu izsmēji, Zalcu par to chromozomu monotonu rīmēšanu, kaut gan tu pats izmanto divvārdiņu schēmas, kur tu pini virknējumus ar atskaņām iekšā, lai nonāktu pie puncha, kas ir daļēji tavs stils, bet tu nedari to visu laiku, protams, tik signaturely, kā dara to Zalts, izmot viena problēma, Zalts to šajā battlā izdarīja diezgan fucking prasmīgi īstenībā, jo tur bija pāris atskaņu schēmas, kas bija, bija tāds reāli, piemēram, taifūnu, bija viss kaut kas tam līdzīgi, tur bija labi. Es nezinu, man patika pašam personīgi. Bija lietas, kas nekikoja, piemēram, MSH uz MISH, man liekas tā, ok, bet, nekas tā īsi velku to U kā trombonu pūsti, tas bija kruta. Rekur, piemēram, tev uz atskaņas schēmām, ko es minēju tikko iepriekš, dūru sports, uz food court, uz sūdīju kūrortu, tā kā tas bija, labi skan, reāli. Vienīgais bija izlietni pilni ar traukiem, kuras laikam, tu vari man paskaidrot pēc tam, bet laikam nedzirdēju punchu, kur man mazliet mīnusiņš mazliet ievelkās. Beatbox ir starptautisku pazemojumu simbols, tur tas lika iesmēt. Vienīgais, kur tu noķēri viņu off guard, kas man vienmēr ir liekas smieklīgi, ja jūs rakstat katrs tekstus atsevišķi, jūs jau nesalīdzināt, bet bija tu iesmēji par to Uga Bugu, un tu pēc tam savā raundā pieminēji to pašu prikolsots nozīmē, viņš hikāju večuk mazliet, tur kaut kā tā. Vienvārds sakot, es neieslīgšu garās runās, man liekas, ka jūs abi džeki tomēr varat, es nezinu, kāpēc, varbūt ar enerģiju, varbūt es esmu šobrīd subjektīvi bet kaut kas nekikoja īsti līdz galam, Zalts labi nobet, bet zinu, ka tu vari vēl labāk,
bet MSH čista vēl pēc it īpaši iepriekšējā, ko es dzirdēju. Varbūt tas vienkārši man bija šok value, vai kas pirmo reizi dzirdēju, ķipa, tā kā kur visu cieņu. Bet kaut kas īsti, es nezinu, man prasījās vēl laikam mazliet. So, punkts Zalcam. Mēs zinām, ka Zelts ir uzvarējis šo batlu pēdējais, kas nobeidz šo. Ja jau mēs zinām, es arī pateikšu tiešraides rezultāts mums ir tikko bija, un es aizmirsu. 59-41, 4. balss arī aiziet Zeltsam. Un pēdējais, kas nobeigs šodienu, ir maksimāli troksni Odiņš, Jū, man bija tāda sajūta, ka tu atnāci spēlēt Zalca spēli. Tev neizdevās vispār. Man liekas, tu mēģināji viņu pasniegt kā čuvaki, kas vienkārši rīmē liels vārdus kopā. Man liekas, Zalts rapoja apaļus ap tevi šodien, un man liekas, tev vajadzēja spēlēt savu spēli, darīt to, ko tu darīji pirms tam, man liekas, un nedomāt īsti par to, ka tev vajag parādīt to, ka tu arī vari viņam turēt līdzi, jo tas vienkārši izskatījās bišķi krimināli. Man liekas, tu viņam vispār neturēji līdzi. Jā, tu iekriti bišķiņ viņa lamatās, man liekas, viņš to perfekti double downoja uz to, un man liekas, viņš tev bišķiņ pazemoja. Nu tā tīri liriski un tekstuālā ziņā, tā kā jā, super Zalts. Mans punkts arī aiziet Zalcam. 5-0, iedodam troksni! Zalts, tev no Laimes konvertiņš droši taisa vaļā, tikmēr tev dāvaniņi no Tuborga mierinājuma balvā. Mēs jau zinām šodien, ka abi divi 200 eiro iedodam troksni Zalcam! Superīgi! Mēs jau zinām, ka abi divi džeki ir pusfinālā. Paspiežam rokas viens otram. Paldies, ka skatāties. Tiekamies pusfinālā 18. aprīlī. Būs karsti. Let's go, aiziet! Prā!